Te Tadžiks, TGG, Telīcijas, jā, Amor Esports. Intervija ar mums diviem. Mēs pastāstīsim jums par to, ko mēs darām, kā mēs darām un kāpēc mēs darām. Un arī varbūt bišķi par to, kas notiek aizkulisēs, ko jūs neredzat. Jā. Izklaidēties, jā? Kur sāk? Tu, Kristap? Ne, visur, tu tikai esi oriģināli tas, kurš izdomāja Amoru savu. Labi, es esmu Līcijas. Salīdzinoši zināms, nezināms cilvēks. Jā. Es vairāk nodarbojos ar tām darbībām, kas ir vispār vajadzīgas. Kur ir sasaist ar kaut kādiem citiem cilvēkiem, tur parunāties, kaut kādus jautājumus risināt. Tad ir Tadžiks, kā jūs viņus visi zinat un iesaucāt. Galvenais admins pilnīgi visam, tā kā pilnīgi visa tehniskā daļa, pilnīgi visu, kas vispār notiek, ja saistībā ar ap turnīru organizēšanu, kas notiek behind the scenes, tā kā es to pilnīgi visu daru. Līdzījiem nodod pilnīgi visu informāciju, kamēr notiek turnīrs, raksta viņam visu laiku Discordā, lai skatās stream laikā. Un jā, tādā ziņā pilnīgi visu, ko jūs neredzat, tas esmu es. Tā, šī, jā. Davai nākamo jautājumu. Kā jūs nonācāt pie esporta? Spēlētājs, skatītājs vai uzreiz organizators? Godīgi sakot, realitātē laikam sanāk uzreiz organizators. Tā, ja kopumā skatās, tāpēc, kad man personīgi ar esportu sasaistas baigi iepriekš, ja neskaita tur kāreksa turnīrus un tā tālāk, tad baigi īsti nav. Tad jau skaitītos uzreiz vairāk tā kā organizators. Pašam tev? Oriģināli visā bija tā, ka pirmajam turnīram, kas vispār notika, bija tā, ka es pat baigi nebiju tur nekādā veidā iesaistīts. Un tad es tam vienkārši izdzirdēju, ka Aleksis taisa turnīru, un tad es vienkārši uzreiz piešāvos, šeit kaut kas baigi interesants jāsāk darīt. Un tad tādā ziņā es vienkārši principā aizgāju, ka viņam bija plāns visu taisīt ar kuriem tur citiem cilvēkiem, un tad tie visi pārējie pazuda, un mēs divi bijām palikuši divi galvenie, kur visu taisīja. Un tad... Un tagad ir Amor Esports. Tagad Amor Esports, jā. Kur ir tā spēlē, kur jūs sākāt? Sāc tu, tev interesantāk stāsts. Vispār viss sākās vai Ar ko iesākāt tur spēlēt un aizgāja līdz tam esportam? Vispār spēlēt sāku Minecraftu. Sanāk, tev ir laikam, kur 4. klase. Un tad tur es vienkārši beidzot salavoju savu ģimenes laptopam internets negāja. Varēja tikai caur ethernetu, un tam mums bija beidzot sataisīja Wi-Fi, un tad es uzreiz pats pirmais, ko es ielādēju, un draugs pateica, ka cracked Minecraft, un tad es tur eklot spēlēju Skyblock un vispārējo, un tad es palēnām sāku spēlēt visu kaut kādas more competitive spēles. Un tādā ziņā League of Legends vispār nespēlēju, bet Dotu es spēlēju. Čeks aiz kameras rāda šitā. Jā. Tāpēc no League of Legends vispār man nav nejausmas, kas tur notiek, bet pilnīgi visu, ko es zinu, ir tikai no Dotas un no citām kurām spēlēm. Bet es cenšos. Var redzēt. Man vispār ir krimināls nosacītas stāsts. Es pavadīju pusi no savas dzīves, gandrīz no 7 gadu vecuma, iekšā Sampa, jeb GT San Andreas multiplayera. Es latviešu komunā un Rū komunā esmu pavadījis ļoti daudz laika. Es tos visus cilvēkus zinu un vēl joprojām ar viņiem ik pa laikam kontaktējos, bet ja neskaita Sampu, tad man pa vidam ir bijis tur kaut kāds nedaudz Counter-Strike, kaut kāds 6000 stundas varbūt. Nedaudz kāreks ar kaut kādām saviem pāris tūkstošiem stundām, un tas arī principā ir viss, līdz kamēr es nonācu pie Lola, bet Lols man arī neatnāca ar pirmo reizi. Es pirmo reizi, kad man uzaicināja paspēlēt, es viņu paspēlēju 3 dienas un izdzēs ārā. Un tad pēc gandrīz pusotra gada es atgriezos Lolā, un tad jau es bišķi pievērsos tā nedaudz nopietnāk un sāku viņu spēlēt. Nosacīt ikdienā. Kuriem vispār radās ideja, ka kāds bija Oi. Tā, sāksim vispār ar pašu sākumu, jā, par visiem tiem turnīriem. Mēs spēlējām biljardu, es jau neskaitāms reizes, manuprāt, strīmos esmu ieminējies par šo
To, ka mēs sēdējām ar čomiem un spēlējām biljardu. Un es ienācu vienkārši tāda doma prātā. Uztaisam turnīru, League of Legends. Baigi gribās. Baigi tik ļoti sagribējās, kad beigās redz, kur nebija tas tikai viens turnīrs, bet tagad jau ir vairāki, un jau mums ir biedrība, un mēs cenšamies augt ar vien lielāku un lielāku. Tā kā tā. Tas aizgāja kā viens turnīrs, un tagad kā jau 5. Jau 5. un davai tūlīt tādu sezonu taisam, un vēl sazid ko, un davai karoči maucam. Jā. Ko tu domā, kas slēpjas aiz Amora? Es pastāstīju, bet ko tu domā? Tā kā, ja godīgi, Amora vienkārši izklausās nice vārds, un tā kā ķipa, jā, tas itāļu valodā nozīmē mīlestību vai kaut ko, un tā kā mēs varam teikt, ka tā kā mēs šo daram tā kā aiz tā, ka mēs mīlam to spēli, bet mēs zinām, ka neviens nemīl League of Legends, tā kā. Oriģināli vispār Amoras stāsts ir ļoti interesants, tāpēc, kad sākotnēji vispār plāns bija, un mums jau bija domēns, mums bija mystic.lv, jo oriģināli vispār tas viss radās kā San Andreas un GTA 5RP projekts. Plānojās uztaisīt to, un es tur biju kā menedžers. Un līdz ar to man bija tur tāda salīdzinoši liela influence sadarbība ar tiem visiem komandas daļām, tur programmētāji un tā tālāk, un kas tur vispār notika. Bet rezultātā sanāca viss tā, kad Džeks, kuram piederēja tas domēns, jeb projekta īpašnieks, viņš pateica, ka viņam šī ideja vairāk neinteresē, un realitātē beigās pavērtās viss tā, kad nācās domāt jaunu nosaukumu, jo nosaukums bija Mystic. Ja? Tāds diezgan cringy, kornī nosaukums, bet vajadzēja izdomāt kaut ko jaunu, jo mums jau bija logotips, mums jau viss bija sataisīts, mājaslapa bija sataisīta. Tad mēs domājam, ko mēs varam darīt. Beigās nonācām kaut kā pie Amoras. Paldies kreiziem, šautauts reāli kreiziem. Džeks vienkārši atvēra random itāļu newspaperu, iebakstīja ar pirkstu vienā vārdā un pateica, davai šitādu nosaukumu. Man bija tāds, davai labi skan, maucam. Tā kā tā. Aiziet, mauc vaļā. Taģik. Jā, tādā ziņā mēs vienkārši paskatījāmies izakaras pieejams, tā kā, vispār tā kā Latvijā un Baltijā kā tāds, un, sapratām, ka tā kā nav labi, tā kā vispār tie visi turnīri, kas tagad eksistē, tā kā viņi pa lielu nav nemaz tik vispār daudz, tā kā tādā veidā effort vienkārši ielikts, un viņi vispār vajag taisīt labāks turnīrs. Kā viņš man te 5 minūtes atpakaļ mašīnā teica, jā. Pacelsim to vidējo līmeni, bišķiņa augstāku, jā. Jo... Nē, bijušais te. Pacelsim Latvijas e-sporta līmeni virs... Nē, kā bija? Virs vidējā minimuma vai kā? Nē, paga. Jā. Tu tur padomā, Virs tirgus viduvēji. Nē. Virs tirgus viduvējības. Īstais izšāva. Realitāte ir tā, ka ir vienkārši brīvas nišas. Skatījāmies visu kaut ko mēs varam darīt, par cik mums tur... Man personīgi ir vienkārši sasaist ar tur sēdēt pie datoriņa, tur visādas lietas darīt un runāt ar cilvēkiem un menedžēt tur darbus un tā tālāk. Karš skatījāmies, ko mēs varam darīt, un realitātē sanāca tā, ka mums ir ļoti daudz punkti, kurus mēs varam veikt kaut kādā veidā labāk, kuri kaut kādos brīžos nav varbūt attīstīti, tur varbūt tās pašas tabulas uztaisīt, tā pāriet uz pašu savu infrastruktūru un tā tālāk. Visu izdarīt tā, lai viss tas būtu organiski, ērti un cilvēkiem pieejami. Un, protams, tas e-sporta līmenis tomēr ir bišķi jāpaceļ. Mums te 60 spēlētāji bišķi par maz ir. Mums vajag tā, lai mums ir vismaz 150, 200, 300, bet tie jau tādi kosmiski cipari. Tā kā, cerēsim uz to, ka Latvijā e-sports paliks arvien lielāks un lielāks. Principā sanāk tādā ziņā arī, ka no sākuma mēs sākām ar to visu, ko mēs redzējām, kas notiek jebkur citur Latvijā vai arī jebkur, nezinu, tur Baltijā. Un sākām ar Google Sheets, pilnīgi visu vienkārši datus rakstījām paši ar roku.
pilnīgi visu vienkārši maucām, skatījāmies pēc tā screenshotiem, pēc pilnīgi visas informācijas, ko mums paši spēlētāji deva, un arī paši invaitojām pilnīgi visu. Bet tagad mēs jau, cik jau sanāk, kuras jau 3 mēnešus jau taisam mūsu mājaslapu, un tā mājaslapa ļoti, ļoti atvieglo šo pilnīgi visu procesu, un arī padara šo visu e-sporta kvalitāti tiešām daudz, daudz labāku un arī daudz ērtāku pašiem spēlētājiem un arī mums. Jā, darbu viennozīmīgi atvieglo. Man liekas, pats pirmais, kad mēs nezinājām vispār, vai pieregistrēsies cilvēki. Nē, man šķiet, ka par cilvēkiem īsti nebija baigi lielā problēma, jo mums bija pat komandas. Mums vienkārši bija jautājums, vai mums pietiks pietiekami daudz cilvēku, lai būtu interesanti. Jā. Jo komandas mums no sākuma bija. Kas mums tur pieteicās? Lomiks un Lomiks un Krieviņi un vēl Kaktusiņš. Mēs Kaktusiņu sarunājām, jā. Un vēl tur bija arī daži. Tāpēc komandas mums bija, bet man šķiet, ka vissarežģītākais no paša sākuma bija vienkārši tas, ka mēs nezinājām vienkārši, kā tas noritēs. Un mēs tur bijām baigi sadomājuši, kurus tur gan tur maršalus tur liek, gan tur pilnīgi visus katru spēli spektēja to, tur šos te replayus pat tur, ko es nezinu, tur skatīties, saglabāt. Un visu kaut ko tur darīja, ka mums arī grafikas bija, katra spēle bija uzlikta atsevišķi, kas spēlēs, un visas spēles tika strīmotas. Un tad tādā veidā mēs īsti nezinājām, cik ļoti vispār cilvēkiem, kas patīk, cik ļoti vispār kā mums pašiem tas sanāks. Un tad beigās izrādījās, ka dažas lietas bija daudz vienkāršākas nekā gribējās. Piemēram, vispār tā maču organizēšana kā tāda. Tagad mēs vienkārši ļaujam spēlētājiem pašiem tos mačus vienkārši taisīt un invaitot spēlētājus. Bet arī dažas lietas bija bišķiņ sarežģītākas ar to, ka vispār to laiku saplānot, kā vispār viss notiks un kā tas notiks, bija daudz, daudz sarežģītāk, jo no sākuma, principā, mēs bijām ieplānojuši 40 minūtes katram mačam. Jā, bija bišķi par īsti tas laiks. Jā, tāpēc tagad mēs tā vidēji ieplānojam, kuras 50 minūtes katram mačam, vai arī kuram best of 3 mēs ieplānojam 2,5 stundas tā. Tā, lai sanāk realitātē, kad var izspēlēt pilnīgi visu. Protams, ir momenti, kad mēs bišķi pārspīlējam ar to grafiku, kas bija tas bišķi grupas stadija, kas ievilkās no 11 līdz 11 vai 12 vakarā, bet par to mēs nerunāsim. Tas bija vienreizējs etaps, jā, mēs tā vairāk nedarīsim. Žostka turnīri no iekšpuses ir žostka. Es vairāk nodarbojos ar tām lietām, kas ir saistītas ar kaut kādu mārketingu, nosacīti tur runāties ar cilvēkiem, bet es teikšu tā, tu atmet, piemēram, izdomā kaut kādu ideju, pasaki, Tadžikam, es gribu šitādu funkciju mājaslapā, jā. Tadžiks saka, alo, boss, problēma, 3 dienas par īsu laiks nesanāk. Un tad tu sāc domāt, ok, labi. Mums 3 dienas nepietiek. Tad kā mēs varam izdarīt tā, lai mēs iekļautos 3 dienās, vai arī mums vajag pagarināt laiku, vai mums vajag pārlikt kaut ko, vai mums vēl tur kaut kādi momenti parādās. Un, solis pa solim tev vienkārši katra lieta ir nākamais problēmas solvings. Iedomājies, džungleram nostīlo savu redsaidu, jā? Nostīlo redsaidu, un viņam ir jādomā, ko viņš tālāk uz kartes darīs, par cik viņam vairāk nav redsaidu. Un tas pats ir arī organizēt turnīrus. Tu vienkārši pēc inveida domā uzreiz, ko darīt. Jo tu nezini, kā tev tas realitātē viss izvērtīsies. Tavas domas? Nē, tas viss sākas, protams, ar to ideju, ka jāsaprot vispār, kāda tipa turnīrs būs. Un tā, protams, ir vairāk, viņam ir Aleksim. Nē, vajag. Brāčiņš iesprūda. Es gribēju pateikt, ka šī tik laba ideja, bet es šī nevaru saprast. Kas ir pārprogrammējies? Actually, jā, vispār. Labi. Nē, labi, kā Aleksis teica, viņam vairāk tā, protams, tā organizēšanas puse un visa šā tā mārketinga puse. Un tad, principā, es vairāk daru pilnīgi visu to, ko cilvēki tiešām vispār nekādīgi neredz. Tad es pilnīgi visu mūsu mājaslapas šo platformu programmēju un pilnīgi visu šos mačus visus organizēju, visus laikus plānoju, pilnīgi visu daru tā, lai tie turnīri tiešām notiktu raiti un lai Aleksim pilnīgi visu, par ko viņam vajadzētu uztraukties turnīra laikā, ir tikai streama kastošana un varbūt kādas dažas
nezinu, tehniskās ķibelītes ar viņu to overlay, kas tur notiek. Ej, tu nost, man besi ārā tas overlays nenormāli. Man viņš reāli uzvelk. Jā, bet principā tādā ziņā es daru pilnīgi visu vienkārši to, kas aiziet tā kā no tā brīža, kad jūs attaisat ar šo te pašu mājaslapu, līdz tam brīdim, kad jūs samaksājat, ka jūs izvēlaties kapteini, ka jūs pilnīgi visu izpikojat tajā draftā, un ka jums pilnīgi visas grupas stadijas notiek, un pilnīgi visu, ko jūs tajā mājaslapā redzat, to arī es esmu izveidojis viens pats. Tur diezgan daudz laiks un pūles ir ielikts uz šā te, un sanāk, jā. Džekiņam pasaka, es gribu drafta mūsu mājaslapā, viņš tāds pasaka, alo, boss, problēma! Nevaru salikt laikus tā, lai mums būtu vēl viena funkcija klāt jauna. Jā, nē, tur principā sanāk tā, ka tā kā vienīgā mērvienība, kurā tā kā mēs mēram, ko var izdarīt, ir tā kā cik laiks mums ir. Jā, realitātē tas ir vienīgais. Jā, pa lielam tā kā no sevis, tā kā kuru budžetu vai ko mēs tā kā liekam, principā pilnīgi visu, ko mums vajag iekšā. Un šeit tur ir arī paies laiks bišķiņ līdz atmaksāsies, bet tā kā mums arī pašiem vispār ļoti patīk šo darīt, tad... Tā nav lielākā problēma, par ko mēs uztraucamies. Tā kā maksāt, jā, labi, cik? Jā, labi, ok, būs. Jā. Nu, ģipa, tā. Nu, nākamais. Ko cilvēki vispār nezina par turnīru rīkošanu? Es domāju, ka viņi nezina to, kā mēs domājam par viņiem, kad viņi mums uzdod kaut kādus jautājumus. Jā. Vat es domāju, to viņi nezina. Jā, man šķiet, ka vissarežģītākais ir tas, ka tā kā vispār noteikumu izveidošana tā, lai visiem patiktu. Jā, jo ir tā kā daļa ir tas, tā kā, kas cilvēkiem patīk un ko mēs viņiem tā kā varam iedot. Un tad ir arī daļa tas, tā kā, ko mēs arī paši gribam tā kā izveidot tā kā tādā veidā bišķiņ striktāk. Lai nebūtu tā, ka, piemēram, kā mums pirmajā turnīrā vai otrajā turnīrā sanāca, ka mums, piemēram, bija kur aizvietotāji, ja viss būs tāds, un tad mēs vienkārši turnīru vidū, vienkārši tā kā 55 minūtes līdz mačam, un tad mēs vienkārši paņemam kaut kādu random aizvietotāju, vienkārši no kurienes neviens tā kā neko nezina, un tad tikai vienkārši jāizdomā tas kaut kāds balans starp to, cik ļoti mēs atļaujam pašai vispār komunai, tā kā, kur, nezinu, tā kā turnīru noteikums pieslīpēt, vai arī tā kā, cik ļoti mēs paši kaut ko mēģinām un vienmēr vēl jau paliek tas jautājums par to competitive integrity. Ir tas vienmēr paliek diskutētais, atvērtais jautājums uz katru turnīru. Kad varēs pocket pikot? Man jau viņš reāli besijārā. Es nevaru izturēt to jautājumu, godīgi sakot. Nu tā, pocket pikošana, man nostāja pret pocket pikošanu, jā, nedrīkst. Nebūs, jā. LEC-ā, LCK-ā un tā tālāk, LCS-ā nevar pocket pikot. Nu, aizliegts tas ir, jā. Ne, viņi vienreiz pamēģināja. Nu, Kaps vienreiz parādīja, kā tas darās, jā. Un beigās pateica, ne, šitā džek neies krastā, jā. Nu, tā kā, tomēr ir tas balans jāatrod. Nu, tas ir grūtākais, laikam, atrast balansu starp to competitive integrity un tā, lai tie turnīri tomēr paliek nosacīti fani un tā, lai pašiem patīk spēlēt. Tā ir tā sarežģītākā lieta, sarežģītākais punkts vispār visā tajā stāstā. Kā jūs izvēlaties tos spēles un kādu formātu rīkot? Klausies. Vispār. Jā, man gribās vēl spēles paņemt klāt. Jā. Man jau kādu laiku gribās paņemt vēl spēles klāt. Bet vienkārši fiziski mēs nevaram pavilkt. Mums nav tā cilvēka, lai mēs to varētu izdarīt. Ne, arī pat ne cilvēki, bet mēs vienkārši neesam arī, piemēram, šo visu platformu, kas mums tagad ir, mēs pat neesam viņu tā kā līdz galam izveidojuši pēc League of Legends. Tāpēc mēs tā kā līdz galam pat īsti, ja mēs esam jau tā kā šeit būs 5. turnīrs, mēs it kā jau ir jau kur pieredzīt višķiņi, tad mēs tik un tāpat nezinām vispār līdz galam, tā kā viss notiek, un mēs pat neesam tos noteikumus līdz galam pieslīpējuši. Un mēs no sākuma gribam vairāk pabeigt League of Legends, pilnīgi visu izdarīt tā, lai mums nevajadzētu vairs papildus neko par to lieki domāt. Un tāpēc mēs arī pievērsīsimies citām spēlēm, tā ka mums būs vairāk laiks pieejams vispār pašiem. Jā, jo realitāte ir tāda, ka, gribās jau, protams, mums tur kaut kādu Valorantu pieķert, gribās varbūt vēl to manu Kāreksu pievilkt klāt, tāpēc tur ir tāds dying communities un gribās vienkārši pacelt, to, kas kādreiz bija ļoti labs. Un ir tādas lietas, kas vienkārši, ko gribās izdarīt, bet realitātē, tagad fiziski mēs nevaram pavilkt, tāpēc, ka mēs sāksim vēl veidot kaut kādas jaunas funkcijas mūsu mājaslapā, mēs vienkārši paši nojūksimies, mēs vienkārši sāksim jaukties. Tāpēc
Iesim soli pa solītim, darīsim visu tā, kā tam pienākās, sagatavosim visu League of Legends ar visiem League of Legends iespējamiem formātiem, tā, lai mums viss ir gatavs, lai mums par to vairāk nav jādomā, un tad arī mēģināsim pievērsties kaut kam nākamajam. Komūna mums ir... Ir svarīgi. Pats galvenais, visādi, kam mēs šo daram, arī ir Latvijas komūnai, lai mums vienkārši vispār kaut kas notiktu, jo, oriģinālais iemesls, kāpēc mēs vispār šo te League of Legends turnīru sākām taisīt, ir tāpēc, ka nekas Latvijā nenotiek priekš League of Legends. Jā. Tā kā kas mums notiek, principā, kur, CS turnīri, Cleveram vai arī... Clever CS, kas tur tagad ir Play Baltics parādījās, arī Counter-Strike. Cik mēs varam sačurēt to vienu Counter-Strike, mocīt vienu to pašu uz riņķi? Cik var? Saprotu, jā, tur Cleveram tur pāris teambuilderīši, 1-2 tur, bet tie ir tādi reizi pusgadā, kas mēs skatāmies Baltijā, tad Tipilāns, kas mums ir Igauņi, reizi gadā. Tur bija kaut kāds vēl viens turnīra mēģinājums pa vidām, bet viņi to atcēla kaut kādu iemeslu pēc. Bet viņi arī vairāk fokusējas uz to lanu, nevis uz tādiem seasonal splitiem, tā kā mēs to vairāk darām tā, kā tas izskatās. Realitāte arī LEC un LCS, kad viņi visu laiku var dabūt spēlēt, lai tur tas e-sporta līmenis augtu. Un Lietuvā arī kaut kas ļoti līdzīgs notiek. Tas pats, kas Igaunijā, ka tur reizi gadā uzpeld kaut kāds lielais lans ar lielajām naudas summām, bet cik var viens turnīrs gadā, cik tas ir, cik tas ļoti e-sportam noderīgi ir. Tā kā Counter-Strike'am visi sēž Faceitā, sēž visādos mazākos turnīros, tier 2, tier 3, tier 1, tur visu laiku ir turnīri. Tad davai daram visam tā, lai mums visur kaut kas aug, kaut kas notiek, un tā, lai nav tā, ka mums turnīrs kaut kad pēc pusgada. Labi. Pēc pusgada neviens vairāk par viņu neatcerās. Jā, arī principā ar to visu to turnīru announcošanu sanāk tā, ka mēs arī paši negribam tos turnīrus announcot tā kā pārāk agri. Jo sanāk tā, ka, ja mēs nezinām announcot kurus 2 mēnešus iepriekš, tad tā kā pilnīgi viss hypes pazustu līdz turnīra tam sākumam. Un tas sanāk, ka principā tā, ka, jādomā arī pilnīgi visu, tā kā mums labāk izdarīt tā, lai tā kā komūna arī paliktu tā kā aktīva un arī, lai viņiem tie turnīri notiktu tā kā vismaz regulāri. Un lai arī nenotiktu tā, ka, piemēram, katru mēnesi ir tikai vienkārši viens kaut kāds 5x5 vai tikai viens teambuilderis, kas visu laiku viņš nemainās. Un lai tā arī būtu bišķiņ šī kaut kāda pamainītos kaut kas. Jā, tā dinamika ir svarīga, lai nebūtu viens un tas pats uz riņķi. Next! Pagadāvai ļauj man pulapot. Tu vari izstāstīt, kamēr es te pulapošu kaut ko no mūsu Discorda, ko tu esi tur dzirdējis voice? Principā no ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem mums ir ļoti daudz pozitīvas ziņas nāk par visu mūsu turnīru, gan organizēšanu, gan mūsu platformu, gan pilnīgi visu, ko mēs vispār darām kā tā, jo tiešām pēc, ka cilvēkiem var redzēt, ka viņiem gribās turnīrus, ka viņiem tie turnīri trūkst un ka viņi ir gatavi vienkārši, principā, ne tikai arī pat vienkārši tādā ziņā piedalīties viņos un pateikt, tā ir labi, visas piedalījos vienu reizi, nekas, bet arī viņi ir gatavi tiešām mūs atbalstīt. Viņi ir gatavi arī pilnīgi visu laiku mums daži pēc ziedojumus mums pat dod un ļoti, ļoti atbalstoši vienkārši viss ir. Tā viens no tiem, kas man ļoti labi patika, kad es lasīju, man bija tāds, šito es novērtēju. Rakstīja, ko tu teici, ir novērojams, ka ļoti maz spēlētāji no Iron un Emerald līmeņa piesakās uz turnīriem, kaut gan 90% no League of Legends spēlētājiem atrodas šajos rankos. Pat ja skatās uz teambuilder formātu, kur komandas ir balansētas, ļoti daudzi nevēlās piedalīties. Te tur vēl visādi punkti uzskaitīt, vēl visādas lietas, bet šeit viss vienkārši atdurās pret to, kad cilvēkiem ir nosacīti baili. Mēs jāatcerās to, ka mēs atrodamies Latvijā, un mēs visi esam ļoti pesimistiski. Ja kopumā skatās, tad realitātē būs tā, ka pieskamies tur, nē, mūs tur ātri iznesīs, ko tad mēs tur vienu spēli izspēlēsim, ko es tur darīšu, es labāk aiziešu solo, jo pazaudēšu 30 LP un, tā. Un tāpēc var mēģināt kaut kā integrēt tos jaunākos spēlētājus iekšā, kaut kādas tur jaunas asins dabūt iekšā e-sportā, bet tas viss ir tikai atkarīgs no tā, cik ļoti mēs pievēršamies paši savam marketingam. Tas ir tas, ar ko es šobrīd cenšos nodarboties, tāpēc tur taisu visādi tādu veidu saturu un tā tālāk. Varbūt tas kaut kā palīdzēs mums dabūt jaunas asins iekšā e-sportā. Par cik es saprotu,
cik es esmu parunājis ar komunu, lielākoties visi tie ir tie paši spēlētāji, kas spēlēja gandrīz vai 4-5 gadus atpakaļ. Reāli neviens nemaina. Jā. Tikai principā sanāk, ka visi pazīst viens otru, tā kā lielākoties, kur ir tā kā high elo šeit spēlētāji, un tie, kas ir tā kā bišķiņ zemāk elo, viņi īsti tā arī baigi pat nepiedalās un tā kā nespēlē tik ilgi vai vispār tik bieži, lai viņam tas visā baigi interesētu. Un tā kā mēs kā varam izveidot turnīrus, kas ir jaunākiem spēlētājiem, bet mums tādā ziņā nav īsti nekāda tā kā garantija, ka mums tiešām viņi tā kā pievienosies, jo šeit jaunākie spēlētāji, viņi nebūs īsti gatavi tā kā uzreiz maksāt par kādu turnīru. Bet, ja mēs izveidojam pa brīvu kādu turnīru, tad nav arī garantija, ka viņi ieradīsies. Nav arī garantija, jā, un smurfi tā ir viena no lielākajām problēmām. Tu jau vari teorētiski pateikt, davai, turnīrs līdz goldiņam, jā. Jā. Bet realitāte tu jau nevari nokontrolēt. Tas notiek arī ar klāšiem. Klāšos tev jau tur tas reitings ir tāds, kad tur iet pa tieriem. Jo vairāk klāšu tu esi uzvarējis, jo augstākā tierā tu tiec, bet realitātē jau klāšā tev var trāpīties, nosacīt emeraldu tieru spēlētājs vienkārši, tikai tāpēc, ka viņš klāšus varbūt nespēlē, viņš spēlē no alt profilu un spēlē citā serverī un whatever, tur var visādi gadīties. Un, diemžēl tas ir tāds ļoti riskants bizness, iet mēģināt kaut kādus jaunos spēlētājus taisīt atsevišķus turnīrus priekš viņiem, tāpēc, tur mēs mēģināsim izdomāt kaut kādu veidu nedaudz savādāk, kā lai mēģinātu viņus piesaistīt. Bet par jums jauniem spēlētājiem mēs tiešām neaizmirsīsim. Un kaut kas būs. Kaut kas jāizdomā. Nē, pēc gada visdrīzāk mēs būsim, pilnīgi visu League of Legends šo turnīru gan jau noslīpējuši līdz galam, gan jau būsim Baltijā kaut ko sākuši darīt. Plāns ir, jā, es tagad jau ņemos bišķiņu ar Baltiju, skatīsimies, kā mums tas viss izvērtīsies. Mums jau ir, jau kādi plāni mums jau ir saistībā ar Baltiju. Tad jau redzēs, kā tas izvērtīsies. Kas vēl būs rudeni paliek no tādiem lielajiem kosmiskajiem plāniem, tās ir universitātes laikam? Jā, universitātēs noteikti mēģināsim piesaistīt, mēģināsim dabūt turnīrus specifiski. Un no tā visa gan jau, gada ietvaros reāli ir jānoslīpē LOLs. Jāpamēģina vēl sevi dažādās nišās. Tur tā pati Baltija, varbūt kaut kāds neliels expansions, varbūt ir kaut kādas studijas, tur starp studijām vienkārši kaut kādi turnīri. Un jāmēģina trāpīt līdz SIA. Es negribu vairāk biedrībā būt, es gribu jāmēģina līdz SIA tikt, un tad var mēģināt bišķiņu plašāku reģionu varbūt ņemt. Varbūt, kuru Lana pat sanāks izveidot šo gadu laikā. Klausies, Lans vispār nav tik kosmiski tālu. Tur 3 zvana attālumā mēs teorētiski varam dabūt Lanu. Vienkārši jautājums ir tas cipars, cik mums vajag, lai mums būtu Lana. Jā, jo mums Lanam pats galvenais vienkārši vajag, lai mums visā arī cilvēki, kuri ir gatavi tiešām nāk klātienē un vispār cīnīties par to, kuru galveno prize poolu. Jā, jo Lans ir jautājums ne tikai spēlētājiem. Viņš skatās no spēlētāja skatu punktu, es skatos no organizatoriskā viedokļa. Lans mums ir sarežģīti, jo realitātē Lanu tu vari uztaisīt 2 dažādos variantos. Tu vari uztaisīt Lanu, kad tev ir uz vietas spēlētāji un tev uz vietas notiek arī kāstošana, kas ir ekstra lielas problēmas, tāpēc, ka realitātē tev ir jāizved viss equipments, jāizvelk vadi, tev ir jāsavelk tādas lietas, jāizdara tādas lietas un baigi daudz liekas darbības, lai tikai varētu to turnīru kāstot uz vietas. Otrs variants ir, kad tev kāstošana notiek savā ofisā vai tur mājās vai whatever, jā. Bet tad tev notiek tā, ka tev kasteri netiek komunicēt ar tiem spēlētājiem uz vietas, kas ir nākamā problēma. Un tad tur ir ļoti daudz visādi jautājumi, kas jāatrisina, un tas ir ne tikai naudas jautājums, tas ir jautājums arī no organizatoriskās puses, kā tieši to visu izdarīt pareizi, lai tas būtu reāli interesanti un patīkami. Jo, pagaidām man galvā vienkārši Lans liekas liels murgs. Jā. Grūti, tiešām grūti. Jo arī pat sanāk, ka kamēr līdzīgi strīmo, es arī esmu tās, kurš ir visu laiku, ja kādas ķibeles notiek vai kādas problēmas, tad es tieši lecu iekšā visu šo spēlētāju voice callos, mēģinu saprast, kas par problēmām notiek un mēģinu uzreiz atrisināt pilnīgi visu. Un tad sanāk, ka Lanā, ja mēs to darām, tad mums arī principā vajag to pilnīgi visu noorganizēt, lai mums tas notiek tiešām raiti un efektīvi, lai nebūtu tā, ka mēs, piemēram, traucējam kādiem spēlētājiem vai arī ka mums pilnīgi visa šī strīmošana tiešām ir kaut kādā veidā jāpaveic tā, lai mums pilnīgi viss, piemēram, kurā, nezinu, AFK klubā, kur tu, piemēram, biji,
kaut ko mēģinājis tur sarunāt, tad tur arī, piemēram, pilnīgi visi vadi tur būtu jāizvēl, pilnīgi visi viņam tur būtu pa lielam tā kā jāizjauc, kas viņam tur tagad jau sataisīts, tikai, principā, vienam turnīram mums. Un tā kā... Nu, tur savādāk tas viss tās ir, man tur pastāstīja nosacīti, kā tur dara to Clevers, bet realitātē es vienkārši neredzu jēgu pagaidām no tāda tipa lana. Man vairāk interesē tāds lans, pieņemsim, uztaisīt nosacīt arēnu. Lai mēs tur dabūtu arī ekstra acis klāt, lai tur kaut kādi jaunie cilvēciņi atnāk. Jā. Tur kaut kādi, tā kā es, piemēram, savā laikā biju aizgājis uz, kas tas mums bija, Baltika Komikons, vai kas tas mums bija, kā saucās? Hypertowns, vot? Hypertowns. Hypertowns. Un tur es skatījos, kā spēlēja latviešu džeki, kas tur... Haiskijs bija, manuprāt, viens no tiem komandas spēlētājiem, kas tur spēlēja Counter-Strike, manuprāt, un viņš bija viens no pirmajiem, kas dabūja Faceit level 10 un FPLC reitingu, manuprāt, tajā laikā. Un, ja es nemaldos, tad vienkārši tas bija tas, kas man tajā laikā iedvesmoja, nevēl spēlēt Counter-Strike un zadratot viņu. Un varbūt, varbūt kaut kas tāds būtu tas, kas varbūt arī mudinātos jaunos spēlētājus, bet to nevar zināt. Go next! Gribu banānu 6-3 AMG. Un M5 F90. Labi. Šitais jautājums vispār kā nēs ir. Nē, ir jā. Nē, gribētos varbūt kaut kādu savu arēnu. Nosacīt ne savu arēnu, bet tā kā savu vietu, savu visu ekvipmentu, lai mums pilnīgi viss ir, lai mums ir savs office priekš kāstošanas. Jā, jo mums kāstošana ir ļoti liela problēma. Tas, ka principā pilnīgi viss notiek tikai Aleksim uz viena datora. Jā. Un pat ja tiešām kāds gribētu kaut ko, nezinu, piesaistīties, kaut ko menedžēt viņam par tā streama laikā, tad tur viss būtu jādara attālināti, kas atkal ir čakars, pilnīgi visu to setupot. Un tā kā klātienē mums vispār pa lielu nav vispār nekāda vieta, kur mēs to varētu darīt. Jā, un tad laikam nākamais tāds lielais sapnis ir kaut kāds mūsu vietējais office, kur mēs varētu ņemties un kaut ko darīties. Un tas būtu gan labs plāns. Jā. Office, kur mēs varam uztaisīt casters būtu, kur mēs varētu uztaisīt kaut kādu, nezinu, interviju desku un vēl kaut ko, un tas varētu būt tāds ļoti labs mērķis. Bet tas lielais sapnis ir šie, ka vienkārši pārņem pilnīgi visu eksportu Latvijā. Un tad Baltijā un tad pasaulē. Jā. Jā. Es zinu, ko es teiktu. Godīgi sakot, pat tāds realistiskākais lieta. Nav svarīgi, kāds tev ir rangs. Nav svarīgi, cik tu esi pavadījis tajā spēlē laiku. Tiešām nav svarīgi. Tu vari būt silverīts, tev var būt 50 stundas tajā spēlē, bet ja tu gribi tajā spēlē kļūt tā kā par normālu nosacīti sportistu, e-sporta biedru, blablabla, tik kaut kādā komandā, tad svarīgākais ir sākt piedalīties pēc iespējas ātrāk kaut kādos turnīros mazākos vai vienkārši turnīros piedalīties, lai tu sāktu dabūt pieredzi no tiem spēlētājiem, kas tiešām ir spēcīgāki. Jo tieši tā es arī uzsāku savu karjeru Kāreksā. Man bija tajā brīdī 50 stundas spēlē, un es aizbraucu uz savu pirmo turnīru, un es pat nenokvalificējos. Bet tas man deva motivāciju vienkārši katrā nākamajā turnīrā plēsoties arvien labāk un trenēties vairāk un tā tālāk. Tā kā es noteikti iesaku visiem pamēģināt tiem, kam interesē, un vienkārši nedomāt par to, kāds tev ir reitings. Nē, mums arī principā sanāk, ka Teambuilderī mūsu uzvarēja komanda, kurā bija gold spēlētājs. Viņam teorētiski ir pīks plāts, bet viņš ir aktīvs gold spēlētājs. Bet, jebkurā gadījumā viņš spēlēja pret masteriem un grandmasteriem citiem, un tā kā, sanāca viņiem beigās uzvarēt. Pirmā vieta, tāpēc, tā kā, principā, piedalīties vispār nav nekāda riska baigi. Tā kā ir iespēja uzvarēt. Vienkārši piedalies un mošs sajies. Viens reizes gadā arī var izšaut. Un principā sanāk, ka pat, ja tu tiešām vispār neko, tā kā tev šķiet, ka tu neko vispār nevarēsi paveikt, tu tā kā tev nekaitēs vienu reizi pamēģināt vienkārši pievienoties vienam turnīram. Jā? Nē? Opā! Klausās tagad visi uzmanīgi, jā? Mums ir šitais iet YouTube, jā? Šitais foršais intervija iet YouTube. Jūs tur gan jau viņu skatāties. Ja neskaitat, tad varbūt tad TikTokā, jā? Mums ir YouTube, mums ir TikToks, mums ir Discords, mums ir mūsu mājaslapa. Ko es aizmirsu? Mums ir Instagrams. Instagrams ir svarīgākā lieta, jums vajadzētu noteikti, jums visiem vajadzētu piesakot mums Instagramā, lai mēs Instagramā varētu postot kaut ko, jo realitātē Instagrams ļoti lēni aug.
TikTokā tomēr tie view iet tā salīdzinoši organiski, tur FYP lenta un tā tālāk, bet Instagramā aicinu jūs visus piesakot. Tur būs reāli visi announcementi. Tur ir galvenais tāds announcementu nodošanas princips. Principā tur varēs redzēt kaut kādas teaserus no visādiem video, ko mēs te filmējam, ko mēs te vēl darām un tā tālāk. Tā kā... Twitch vēl. Twitch, bet Twitch arī, zini kā, Twitch ir tikai turnīra brīžos, tā kā sakot līdzi varbūt arī Twitcham. Beidzot salafojām Twitchu. Jā, nospiežat tur uz to zvaniņu, lai jums nāk paziņojumi, kad mums tur iet kaut kāds turnīrs un būs labi. Halo, bļā! Karoči, tā bija intervija ar mums, jā. Sekojat līdzi mums visiem, visos sociālajos medijos, baudat dzīvi, spēlēt lolu un gaidat mūsu turnīrus. Ar jums bija Amore Esports, Līcīs un TGG. Tiekās. See ya!